visu gadu dievmat krāju līgo, līgo, Jāņu dievu gaidīdama līgo, līgo. Mīļie, es jūtu, ka papardēs paspārnēs kaut kas briest, bet ka Evis taisa muzeju, tas gan mums nevienam nebija prātā. Un bērniem atbūs ko redzēt. Viņi jau nav redzējuši tādus labības pļāvēju ar 4 grābekļiem gaisā kā dzirnavas kārniem, ne arī to kuļmašīnu ar dampīti priekšā. Tas vēl nu skatāmies, ko mēs nesaukam pa lauku. Tas vēl atcerā. Viņa saka, mēs taču nesājām mēsnus pa lauku. Saki, nu cilvēks, vai jaunie tagad tā darīt? Jā, un tu, Žilza, tajās bildēs ir tik jauna un skaista kopā ar teļiem. Atceries, kā viņa toreiz vada laikā gāja uz veikalu un izpirka visu savu pensiju kukuļos, lai barotu savus mīļus fermā. Viņa tēvs allaž gāja uz lauka, visu fotografēja, pierakstīja un krāja. Un man uzjākas arī savā veča vimpelis truvāk katra minūte dārga, vai arī bija tās uzsirīdes labākais kombainījums. Es vēl atcerējos, ka viņi nedakos lekāt uz kasni lauku. Un vajadzēja traktoru tautestēt uz dankšanu. Pat dancojušamai Lietuvilam nedolgo dancavāt spīdus dāmus plākat mūdu. Man pat lauski stājās. Man pat lauski stājās. Apšaucai kolkozi. Kā mēs būtu dzīvojuši, nebūtu kolkozi un kāri. Tagad kā, netiekam uz slievēt. Pakaru Jāņa māte līgo, līgo, lai gaidīja Jāņa bērnes līgo. Līgo, līgo, nāciet līgo, Lai skanēja Jāņu dziesmas līgo, līgo, pārmaliņu maliņā līgo. Cienījamie pagasta ļaudis, dodu vārdu vērtēšanas komisijai. Vasara ir pašā pilnbriedā. Kur vien skatāmies, mēs redzam savā darba rezultātu. Paldies visiem, kas savas sētas ir sākopuši, izaidojuši. Bet ir izpaziņojams, kāpēc rezultātu vārds Donātam. Es apsveicu visus savu māju un sēžu kopējus, kā arī tos, kas šorīt pie savām namdurīm atrada pieskietu bērnu zaru sloti. Nu cerēsim, ka nākošais viņi saņems. Bet vislielāko pateicību domes vārdā gribu izteikt Ēbertam, Zēncas kundzei un visai viņu ģimenei par to, ka mums šodien bija iespēja satikties bērnības un jaunības takās ar saviem vecākiem un viņu likteņiem. Pagasta padomes vārdā ieceļam paspārnu saimnieku par novada vēstures pētnieku un ikdienas notikumu izzinātāju. Dāvinam foto to pašu, kura mēs filmēja notiekošo. Bet no pie lietas mums bija ļoti grūti izlemt par pirmo vietu, kuram piešķirt. Mēs sapratām, ka nevar salīdzināt tikai akmeņu krāvumus vai izrakto dīķu lielumu, bet ir jāvērtē darbs, kas ir ieguldīts mājas sakopšanā. Ļoti daudz interesanti, piemēram, var redzēt dibeņos. Bet biezo ģimenei ir tehnika. Un arī strādnieki, kuri strādā un kuriem tiek kārtīgi samaksāti. Un caur to mūsu pagasts ir kļuvis daudz interesantāks. Apbrīnojams ir vienas sievietes spēks un morālā izturība, izkopjot ielējas.
Jūs šodien visi pārliecināties, kā pārmainījušās ielas ir. Bet pirms uzvarētāju paziņošanas man jums jāpaziņo, ka ielajā mainās saimnieki, labāk sakot saimnieces. Да, я звонила. Мы здесь в Лелварде, да? Ты нас не забудь. Nu, хорошо, давай. Visas darbiņi, un vēl jāpavada viņu skaistajā ekskursijā uz Turciju. Pagasta valde ceļazīmi ir piešķīrusi vēl 2 skates dalībniekiem. Jūs šodien visi pārliecinājieties, kā ir pārvērtušies slavnieki. Par Stefana Zeltarokām ir vienkārši jāpriecājās. Viņu darbi ir īsti latviešu mākslinieku meistardarbu vērti. Un tāpēc ekskursijā Кука! Tu kuku atnesēji, ja? Кука!